Jā, ko tu dari? Nu, es izlauku ārā riteni, tāpēc kā ārā ir foršs laiks, ir silts, un es gribu apmest tādu līkumu. Jā, tu teiks, pirmo reizi izlauku riteni no ziemas miega. Kādā vispār viņš tehniskā stāvoklī ir, tu zini? Nu, viņš brauc, tas ir viss, kas man ir jāzina. Nu, bet visas pārējās daļas, piemēram, bremzes, riepas, kā viņas ir piepumpētas, es pārbaudījusi vai nē? Nē, es maz nezinu, kā. Nu, tad varbūt jāsāk tas darīt, tu skaties. Nu, pārbauda pirmkārt, vai riepas ir piepumpētas. Nē, ar to vispār ir jāsāk. Zini jau, ja riepas nav piepumpētas, tu nekur neaizbrauks. Jā. Nu jā, tālāk bremzes. Kā bremzes? Bremzes ir labas. Tas ir labi. Tētis laikam ir ieļojis ķēdi. Tētis arī ir ieļojis ķēdi, tā izstās, jā. Nu, forši. Kas vispār var notikt, ja man nav piepumpēts riepas? Nu, pirmkārt, tā pašā vienkārši būs grūti pabraukt un tu baigi lēni būs. Un otrkārt, tu vari sabojāt riteņus. To gan es nezināju. Labi, būšu uzmanīgāka. Tā, labi, viss ir. Riepas ir uzpumpētas, bremzes pārbaudītas, ķēdi ieļot, viss kārtībā. Man te bija jautājums par atstarotāju, jo man te ir gaismiņa. Vai ar to pietiek, vai man arī vajag vesti gadījumā paņem? Nu, redz, Ieva, ja tu brauc pa dienas gaismu šitādā laikā, es domāju, tev pat atstarotājas īsti nevajag. Bet, tomēr, ja tu brauc pa tumsu, pa miglu, nu, var sakot, pa sliktas redzamības laiku, tad tev noteikti vajag atcerotājs, un ja tu brauc pa pilnīgāko tumsu, tad es tev ieteiktu arī uzvilkt vesti. Jā, nu, paldies tev, Emīl. Es domāju, es tagad varēšu braukt. Paga. Kur tu esi sataisies? Es aizmirsu uz pašu svarīgāko lietu. Nu? Čiveri. Labi, tā taisnība. Cik bieži jāpārbauda jebkura, bet jo īpaši elektro vai motorizēta transporta līdzekļa tehniskais stāvoklis? Katru reizi, kad sākam braukt. Tātad, sākot jebkuru braucienu, ir tomēr jāveic kaut kāds elementārs pārbaudas. Ir, varbūt ne jau tur kaut kāda jauka tur dzinēja ārā vai kaut ko tādu, bet pievērst uzmanību riepām, kāds ir spiediens riepās, pārbaudīt, uzsākot braucienu vai bremzes strādā. Tas ir tāds elementāra lieta, vai nekas būtu jāizdara katru reizi, kad mēs sākam braucienu. Jo, vai mazums, kas ir gadījies, un ļoti svarīgi arī, protams, ir, ja tas kaut kāda bišķi lielāks, tas motorizētais brauciens, tāds mopēda līmeņi, tad pārliecināties arī, vai strādā visas lampiņas, tātad vai apgaismojums ir kārtībā, vai strādā visas signāla ierīces. Īpaši aktuāli ir pievērst uzmanību bremžu lukturiem, jo tas tomēr ir ļoti nozīmīgs signāla lukturis, jo pretējā gadījumā mēs ļoti riskējam, ka kāds mums ietrieksies aizmugurē. Kādi ir biežākie defekti elektroskajiem riteņiem, ko cilvēki neievēro, bet vajadzētu, un kā tos var pamanīt no malas, pieņemsim, ejot uz ielas? Jāsaka tā, ka mēs paši pat esam pabeiguši pētījumu tieši par elektroskajiem riteņiem, un visbiežākais defekts, tāds bīstamais defekts, ir bremžu defekti. Īpaši tas ir aktuāli slapjā laikā. Tātad, tad, kad ir izbraukt cauri peļķei, tad bremzes strādā daudz sliktāk. Un laikus tātad tikko uzsākam kustību, tad vajadzētu pamēģināt, vai bremzes strādā labi vai slikti. No malas ejot to uzreiz, ja tur tiešām nav troses pāraudzes un tam līdzīgi, tad mēs to tā uzreiz pat neieraudzīsim. Tātad bremžu pārbauda ir viens no tiem būtiskajiem aspektiem, kas ir jāizdara tik līdz mēs sākam kustību. Kā var noteikt, ka riepa ir pārāk mīksta, ja nav pumpja vai spiediena mērītāja, un kādas var būt tās sekas, braucot ar nepiepumpētu līdz galam riepu ar velosipēdu, motociklu vai elektroskūteri? Pirmā pazīme, ka kaut kas nav rītīgi, būs tas, ka tas braucamrīks, tā tautas valodā sakot, kārtīgi ņurkāsies. Tātad būs daudz grūtāk stūrēt. Ja jau tā riepa ir galīgi mīksta, tādā gadījumā parādīsies diska skaņa pret ceļu, tad vienkārši parādīsies tāds sitieni. Gal galā, ja runājam par velosipēdiem, nevajag jau pumpi, nevajag jau spiedienu mērītāju, vai ne? Mēs varam vienkārši ar pirkstu pamēģināt. Tātad, ja mēs varam iespiest dziļāk pa pāris centimetriem, būtībā vairāk pa centimetriem mēs varam iespiest, tas skaidrs, ka tā riepa ir pa mīkstu.
Un galu galā, ja skatāmies, piemēram, uz skrējriteni, kuram tās riepas ir lielākas, tādas, nevis lielākas, bet resnākas, jāsaka. Tad vienkārši uzkāpjot virsū, mēs jau redzam, ja viņi iespiežās arī vairāk par centimetru vai pusotru, ir skaidrs, ka tas braucamrīkam tās riepas ir pa mīkstām. Tātad būtībā mēs varam vienkārši uz tausti un vizuāli to apskatīties. Nav obligāti jābūt spiedienu mērītājiem. Pirmkārt jau braukšanas laikā uzreiz mainās šī sajūta. Ja zinām, kā ir braukt ar normālu braucamrīku, tad tas, kuram riepas būs mīksts, tad uzreiz mēs jutīsim, ka viņš ir nestabils, viņš urkājās. Un parādīsies tāds, arī, kad jau riepa pavisam tukša, tāda ļoti specifiska vibrācija un triecieni. Vai tas ir svarīgi, cik ļoti es piepumpēju tās riepas, vai tomēr es varu viņu pumpēt, cik gribu? Katrai riepai virsū ir smuki uzraksti, kur ir norādīts, cik daudz šī riepa ir jāpumpē. Tātad, ja mēs riepu pārpumpēsim, tad pirmkārt daudz lielāks risks, ka viņi var uzšaut. Tad uzbraucot pat salīdzinoši nelielu akmentiņu vai velosipēdu riepu var pārdurt. Ja viņi ir pat cietu, viņi arī vairs nestrādā kā šis amortizējošais elements, tas būs tā kā braukt ar kokritiņiem. Un tanī skaitā arī, ja mēs aizējām, piemēram, uz kādu degvielas uzpildes staciju un tagad spiežam līdz galam, tad visticamāk, ka tas beigsies ar pamatīgu blīkšķi. Tāls transports ir tava atbildība. Pat ja noteikumos ir teikts, ka velosipēdiem, elektroskrējriteņiem un pat mopādiem nav nepieciešama tehniskā apskata, tas joprojām ir tavs personiskais pienākums. Jo tev ir jāatcerās, ka ar transporta līdzekli tu drīkst atrasties uz ceļa tikai tādā gadījumā, ja viņš ir tehniski labā stāvoklī. Jo, ja izbrauc ar nepārbaudītu transporta līdzekli uz ielas, tu vari kaitēt gan sev, gan arī citiem.